Zemkopības ministrija sabiedriskajā apspriešanā zinātniekiem un iesaistītajām organizācijām ir nodevusi grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā, kas paredz atļaut kailcirtēs cirst tievākus kokus nekā līdz šim. Pirmkārt, es gribu teikt, ka šīs izmaiņas mēs gaidījām jau sen, jo, ja mēs paskatāmies salīdzinājumā Latviju ar mūsu konkurētu valstīm un mūsu draudzīgajām valstīm ap Baltijas jūru, Skandināviju, Vāciju, Austriju, Šveici, tās valsts, uz kurām mēs kā sabiedrisko modeli tiecamies, tad visās šajās valstīs šādas likumdošanas izmaiņas jau ir bijušas pieņemtas sen. Un pēdējā no valstīm, kur pieņēma, bija Igaunija šādus izmaiņas. Mēs palikām vienīgie ar 20. gadsimta vidus pieeju meža apsaimniekošanai. Un, ja mēs ņemam tas pamats, kāpēc varbūt šāds princips bija, šis princips balstījās neticībā tam, ka indivīds vai saimnieks spēj saimniekot saprātīgi savā mežā ar savu īpašumu. Līdz ar to viņam ir jāuzliek visas iespējamās regulējošie nosacījumi, lai viņš nevarētu sastrādāt kaut kādas muļķības. Tas periods ir pagājis. Šobrīd meža īpašnieki rīkojās saprātīgi, viņi saprot, ko viņi dara, un es domāju, ka šādas izmaiņas bija tikai loģisks. Latvijas mežsaimniecību var raksturot kā ilgtspējīgu. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Taču svarīgākais ir cits rādītājs. 3 reizes straujāk nekā meža platības katru gadu pieaug mežā uzkrātās koksnes apjoms, jeb koksnes krāja. Tas ir uzskatāms apliecinājums tam, ka Latvijas mežainums nepalielinās uz krūmu rēķina. Jaunās apsaimniekošanas metodas, pēc kurām vadās jau minētā Skandināvija, Rietuma Eiropa, patiesībā ir radījušas situāciju, ka mantojumu var jau izmantot nākošā paudze, jo meža zinātne spēja selekcionēt lieliskus stādu materiālus, daudz kvalitatīvākus. Meža kopšanas principu maiņa ir radījusi iespēju mežam augt daudz skaistākam, veselīgākam un patīkamākam, līdz ar to dodot pienesumu visiem, gan tīri emocionāli, estētiski un arī materiāli. Šie noteikumi nav radīti kokrūpnieks spiediena ietekmē ar domu, ka pietrūkt ko cirst. Vienīgais veids, kā audzēt kvalitatīvu mežu, ir nocērtot veco mežu un iestādot jaunu ar kvalitatīvu stādu materiālu. Patiesībā Latvijā pēdējo 10 gažu laikā ir pieauguši un pārauguši cirsmu apjoms, līdz ar to patiesībā pat nepieņemot šādus nosacījumus varētu turpināt sekmīgi cirst tajā apjomā, ko cērt līdz šim. Un es pat gribētu pasvītrot, ka Latvijas salīdzinājumā ar Baltijas jūras reģionu valstīm cērt ļoti pieticīgi. Visas valstis intensīvāk un efektīvāk izmanto savu meža resursu. Jāatzīmē, ka Latvija ir viena no progresīvākajām valstīm jaunā stādu materiālu audzēšanā, jo no mums to iepērk pat Skandināvijas valstis. Šie nosacījumi vienkārši ļaus elastīgāk pieiet tam, kādā veidā mēs mežu kopjam. Tieši tam, ka ņemot vērā arī meža kopšanas sezonalitāti un meža izstrādes sezonalitāti, tas ļaus labāk saplānot meža kopšanu, meža izstrādi, bet tas nepalielinās meža ciršanas apjomu burtiski. Mūsu pamat ideja ir mājoklis cilvēki. Tas ir tas, kur mūsu produkti, beigās mūsu ražotie produkti nonāk mūsu nozares. Un tās lietas, kas, teiksim, veidojās no jauna mājokļu būvniecībā, interjeros, tā ir arī mūsu tā virzība. Būtībā es teiktu tā, ka šobrīd ir visā pasaulē tāda koksnes produktu renesanse, jo cilvēki aizvien vairāk saprot, ka labāka materiāla cilvēku mājoklim daba nav devusi. Pirms Otrā pasaules kara 30. gadu beigās Latvijā mežu pārklājums bija nepilni 30%. Šobrīd tas jau pārsniedz 50%. Mežs ir mūsu zaļais zelts, bet ja mežs netiek pareizi apsaimniekots, kopts un racionāli izmantots, tad tas var kļūt arī par apgrūtinājumu. Tādēļ domāsim zaļi un rūpēsimies par saviem mežiem.